Labdien! Šajā video ierakstā es, Inta, kopā ar savu kolēģi Astru, mēs abas esam pētnieces Latvijas Hidroekoloģijas institūtā, pastāstīsim par pētījumu, kas tapa projekta Ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem ietveros. Un pētījums saucās Mūsu ezeri, un tajā dalību ņēma vairākas skolas, pētot tuvākās apkārtnes ezerus un dīķīšus. Runājot par ezeriem, kas tas ir un ko tas dara. Tā pavisam vienkārši definējot, ezers ir dabiska ūdenstilpe reljefa padziļinājumos. Reljefs šajā gadījumā tā būtu tā kā bedrīte zemē, kurā ir uzkrājies ūdens. Savukārt dīķus pārsvarā rada cilvēki mākslīgā veidā. Tās arī ir ūdenstilpes, bet parasti dīķi ir mazāk izmēra. Ezers un dīķus ietekmē tas, ko mēs visi kopā darām tos satiksmes baseinos. Un satiksmes baseins savukārt ir viss tā teritorija, kas atrodas apkārt ezeriem un dīķiem, virszemes, pazemes ūdeņi, kas nonāk ezerā. Satiksmes baseins var būt ļoti liels. Piemēram, šeit mēs redzam Brocēnu ezeru. Pats Brocēnu ezers ir tas mazais zilais āķītis kreisajā pusē, bet savukārt ar balto robežu ir iezīmēts viss Brocēnu ezera satiksmes baseins. Tas nozīmē, ka ja šajā satiksmes baseina teritorijā ir kāds piesārņojums, ja mēs veicam kaut kādas darbības, lietojam ļoti daudz pesticīdus, tad visas tās vielas laika gaitā nonāk un uzkrājās ezerā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs vienmēr padomājam, kādas darbības tiek veiktas satiksmes baseinā. Jo ezera ekosistēma patiesībā ir viens liels vienots veselums, ko nevar atdalīt vienu dzīvnieku vai augu grupu no otras. Mēs redzam, ka viss savā starpā ir saistīts, spīd saule, notiek fotosintēze, aug aļģes, ar aļģiem barojās mazie dzīvnieciņi zooplanktons, kurus savukārt apēd zooplanktona ēdājas zivis. Šīs zivis savukārt apēd plēsīgās zivis, un tādā veidā notiek tāds liels vielu ritējums, un viena grupa ir atkarīga no citas dzīvnieku vai augu grupas. Ezera dzīves cikls ir mainīgs. Ezers tāds, kāds viņš ir bijis pirms vairākiem tūkstošu gadu, noteikti neizskatās tāpat šodien. Sākotnēji ezeri, kad tie rodās, izveidojās, tajos ir maz uzkrājušos nogulumu, tie ir ar skaidru, dzidru ūdeni un nabadzīgu augāju apkārt. Ritot laikam ezeros uzkrājās barības vielas, uzkrājās nogulumi, un tas pamazām kļūst seklāks un sāk aizaugt. Līdz kamēr visbeidzot tas var pārveidoties par purvu, apaugt ar kokiem un kļūt arī par mežu. Tas ir pilnīgi dabisks process, un tad rodas jautājums, kāpēc mēs tik ļoti par to satraucamies. Un te jāsaka tā, ka ezera aizaugšana dabiskā veidā notiek ļoti, ļoti lēnām. Savukārt, ja mēs tur pieliekam savu roku, ne tajā labākajā izpratnē, tad ezeri var aizaugt ļoti ātri. Latvijas ezeri ir veidojušies pirms aptuveni 12 līdz 15 tūkstošiem gadu. Lielākā daļa no tiem Latvijā ezeri ir veidojušies tieši ledāju kušanas rezultātā. Kad ledājam kūstot, veidojās padziļinājumi zemē, tāpēc arī mums daudz ezeri ir tādi iegarani, izstiepti ar atsevišķām dziļākajām vietām. Bet piekrastes teritorijā ir sastopama arī lagūna tipa ezeri, un to var redzēt attēlā kreisajā pusē, kur ir tāda teritorija, kas ir laika gaitā atdalījusies no jūras, jo ir sanesti dažādi sanesumi un izveidojies piekrastē ezers, un tos te sauc par lagūna tipa ezeriem. Savukārt labajā attēlā mēs redzam tādu ļoti tipisku ainu, Gaujas vecupju ezerus. Tas nozīmē, ka upe ir mainījusi savu tecējumu, un tās daļiņas, kas ir palikušas pāri no upes un atdalījušās no tās ar laiku kļūst par tie saucamajiem vecupju ezeriem. Vēl arī atsevišķi tāda kategorija kā purva ezeri. Ezeri, kas atrodas purvos, kuriem ir savi īpašie apstākļi, un tāpēc viņiem raksturīgās augu un dzīvnieku sugas. Un tātad, kas piedalījās šajā pētījumā? Varam redzēt, ka pētītas ir visa Latvija, būtībā 27 ezeri vai dīķi visā Latvijas teritorijā, gan Kurzemē, Vidzemē, Latgalē un Zemgalē. Kopā šajā pētījumā dalību ņēma 23 skolas. Un, lai pastāstītu par to, ko tad pētīja šie skolēni, es tam veltīšu šos turpmākos slaidus pirms pašiem rezultātiem. Tātad skolēni pētīja 3 parametrus – ūdenskrāsu, ķīmiskās īpašības un zooplanktonu.
Ūdens krāsa noteikti ar seki disku, kas ir tāds apaļš, balts disks, kas tika veidots speciāli skolēnu pētījumu vajadzībām. Savukārt mēs zinātnieki arī šādus specializētus jau diskus, kas ir smagāki un iesieti virvē, izmantojam, lai pētītu ezerus un jūru. Katru reizi, kad mēs dodamies ekspedīcijās, šie seki diski tiek izmantoti ne tikai, lai noteiktu ūdens krāsu, bet arī, lai nomērītu, cik dziļi iespīd gaisma ūdenī. Attiecīgi tad no laivas vai no kuģa laiž šo striķi iesieto seki disku un uz šī baltā krāsu fona nosaka krāsu, ūdens krāsu pēc noteiktas skalas, kā arī mēra uz striķa atzīmēm attālumu, cik dziļi šo disku var redzēt. Ūdens krāsas mēdz būt dažādas. Bieži gan liekas, ka parasti ūdens ir zils, mēs zīmējam zilu ūdeni, mēs multinēs redzam un filmās zilu ūdeni, bet ūdens var būt ļoti dažādās krāsās, no zila līdz pat sarkanam. Tāds tīri sarkans ūdens lielākoties gan ir tropiskajās jūrās, kur tieši šie mazie mikroskopiskie organismi, ko mēs saucam par fitoplanktonu, savairojas ļoti lielā daudzumā, un viņiem tāds sārts pigments ir, un ūdens var būt arī sarkans. Šeit mēs varam redzēt, piemēram, zaļš ūdens, tas nozīmētu, ka ūdenī ir ļoti daudz šie mikroskopiskās aļģītes, kurām ir zaļš pigments, tādi mazi mikroskopiski augi, vai arī brūns ūdens, kas ir tipiskākie Latvijas ūdeņi, kas veidojas no ķīmiskajām vielām, kas nāk no purviem, no mežiem, no šī satecas baseina, vai arī saduļķojot ūdeni mēs varam iegūt jau tādu brūnganāku krāsu. Un tad no šīs krāsas mēs jau varam secināt par vielām, kas atrodas ūdenī. Ūdens krāsu nosaka ierasti pēc Forelūles skalas, šī tad attiecīgi ir no zila līdz tādam sārti brūnam, un šajos Latvijas pētītajos ezeros un dīķos lielākoties tika ūdens novērtēts kā brūnganis zaļš, ar 2 izņēmumiem, kur skolēni atzīmēja ezerus zilganā ūdenī. Tātad tie bija 2 Garāņimovas Ilzes ezers un Cīravas Dzirnavu dīķis. Un tad šeit mēs varētu secināt, ka šie 2 ezeri nedaudz atšķirās no visiem pārējiem. Otra lieta, ko skolēni pētīja, bija ķīmiskās īpašības. Noteica gan ūdens cietību, gan arī pH. Pirmā lieta pH. Tika mērīta ar indikātoru papīriņiem 2 veidi, tātad universālais un tad tāds precīzāks, kas mērīja jau pH no 5,5 līdz 9, un ūdens cietībai arī tika izmantots indikātoru papīrīts. Un šeit, apskatot pH mērījumus, ko skolēni ir veikuši pētītajās ūdens tilpēs, varam redzēt, ka tās visi ezeri un dīķi svārstās no 6 līdz 8 pH. Kas norāda uz to, ka šeit nav iekļauts neviens purva ezers, jo tas noteikti būtu ar skābāku pH, tātad zem 6, pat zem 5, un lielākoties šie visi ezeri ir salīdzinoši līdzīgi pēc šīm te pH vērtībām, ap šo te vidējo, kas pH skalā ir 7. pH vērtība nebūtu salīdzināma starp 2 dažādiem ezeriem, drīzāk pH būtu jāmēra vienā ezerā atkārtoti vairākas reizes, vai nu reizi gadā, vai kā savādāk, un tad salīdzināt šo te pH no viena ezera. Un kad mēs pamanītu atšķirību pH mērījumos no viena ezera vai dīķa, tad mēs varētu jau sākt domāt, ka kaut kas notiek. Tas būtu tā kā signāls, kad kaut kas mainās, un mums būtu jāpievērš uzmanība un jāpēta dziļāk, kas ir tieši tas, kas šo pH ietekmē. Otrs parametrs ir cietība. Būtībā cietību ūdenim mēra nosakot šos te kalcija un magnija jonus ūdenī ar indikātoru papīrīti, tie tādas vielas, kas nāk no iežiem, un jo vairāk šīs te vielas ūdenī, jo ūdens tāds cietāks, viņš tā kā labāk tek nos no ādas. Kad mēs peldamies dīķos un tādos ļoti mīkstā ūdenī, tad tas ūdens tāds klumšs tā kā pielīp mums pie ādas, un tās varētu būt tās sajūtas,
kā mēs varētu mērīt šo te ūdens cietību. Savukārt skolēni mērīja šiem te indikātoru papīriņiem, un šeit varam redzēt, ka pētītie ezeri ļoti atšķirīgi bija. Gan sākot no ļoti mīksta ūdens, kāds novērots Silezerā, Āraišu ezerā, Kangaru ezerā līdz izteikti cietam ūdenim Adāmova ezerā un Langstiņu ezerā. Trešais, ko skolēni mums ievāca, mums tā kā priekšzinātniekiem ievāca, bija zooplanktona paraugs ar speciālu zooplanktona tīkliņu, kas tika nosūtīts ar pastu. Skolēni ievāca šo zooplanktonu un sūtīja mums atpakaļ uz laboratoriju. Un attiecīgi tad mēs pētnieces laboratorijā apskatījām paraugus un noteicām visus šos te mazos organismus. Un zooplanktons ir nelieli dzīvnieki, mikroskopiski lielākoties ezeros līdz 2 milimetriem, varbūt kāds pavisam lielāks, līdz 3 milimetriem, tad varam pastīties uz lineālu, cik tad tas liels varētu būt dzīvnieciņš. Zooplanktons dzīvo dažādos ūdens biotopos, es pat teiktu, ka pilnīgi visos ūdens biotopos, kur ir ūdens, tur būs zooplanktons, tie ir peldoši un ļoti svarīgi šai te visai ezeru un dīķu procesam, šai te barības ķēdē, jo kalpo par barību zivju mazuļiem, kā arī zivīm, kas pārtiek no šī te planktona. Un šajos paraugos mēs sagaidījām, ka būs 3 tādas galvenās grupas, kā mēs izdalām zooplanktonā, tātad virpotāji, airkājvēži un ūdensbluses, un mēs arī visas šīs te grupas ieraudzījām šajos atsūtītajos paraugos. Tātad šeit ir attēls ar zooplanktonu tīkliņu, kas nav tieši tāds kā pētījumā izmantots, bet princips ir tāds konusveidīgs tīkliņš, un tad caur šo konusveidīgo tīkliņu izfiltrē vai izlej cauri noteiktā tilpuma ūdeni, piemēram, 20 litrus, un tādā veidā mēs varam aprēķināt, cik tad mums šie dzīvnieciņi ir uz litru. Un tas, ko mēs šajos paraugos redzējām, ko mēs saskaitījām, ir, kad šis skaits 1 litrā, iedomājieties, tad 1 piena paka, kas tā tipiski varētu būt 1 litrs, ir ļoti atšķirīgs daudzums šo dzīvnieku. Tātad Kazdangas dzirnezerā, Enguras ezerā un citos ir samērā maz. Savukārt visvairāk šie zooplanktona indivīdi, šie zooplanktona dzīvnieciņi ir Āraišu ezerā, Sasmakas ezerā un Langstiņu ezerā. Tomēr īpaši jāizceļ ir Āraišu ezers, kur ievērojams ļoti liels skaits ūdens plusas. Un uz šiem krāsainajiem stabiņiem jūs varat arī redzēt, kādas ir atšķirības tieši starp šīm 3 zooplanktonu grupām. Tātad ūdens plusas ir pelēku krāsu atzīmētas, virpotājies skoši sarkanu un airkājvēža zaļā krāsu. Un līdz ar to tad jūs te varat redzēt, ka, piemēram, Vilku mūžas un Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas dīķī izteikti daudz virpotāji. Te gan ir jānorāda, ka tas nav ne labi, ne slikti, ka šis zooplanktonu skaits ir lielāks vai mazāks. Jāatcerās, ka katrs no šiem ezeriem un dīķiem ir atšķirīgi, kā arī mēs esam ļoti atšķirīgi ievākuši šos paraugus. Ir bijuši ezeri, kur no laipiņas smēla ūdeni, un kā arī bija tādi dīķi un ezeri, kur piegāja pie maliņas un tad starp ūdens zālēm smēla šo ūdeni zooplanktonu ievākšanai. Un šādās vietās ļoti atšķirās gan skaits, gan arī sugu sastāvs, sugu skaits. Līdz ar to arī mēs varam novērot izteiktas sugu skaitu atšķirības starp šiem ezeriem. Šajā attēlā arī varat redzēt, ka vislielākais sugu skaits novērots dīķī pie Valmieras zaļās skolas, Kangaru ezerā, Trikātas ezerā, savukārt vismazāk Mujāņu dzirnavu ezerā. Kā arī ir redzams atšķirības tieši starp šīm grupām. Piemēram, Kangaru ezerā ir ļoti liela daudzveidība ūdens blusām, bet pavisam maz sugu no virpotāju grupas. Šeit apskatot visus nomērītās īpašības kopumā, mēs varam ieraudzīt tādu skatu, kad mums izdalās tā kā 3 lielākas grupas, kas apkopo šos te līdzīgos ezerus, un tādi 3 ezeri, kas vērtējam kā tādi atšķirīgāki.
tātad Vilkmuižas ezers, Grāņavas Ilzes ezers un Āraišu ezers. Un katram no šiem te ezeriem vai ezeru grupām ir tāda viena galvenā raksturojošā īpašība, kas tad šeit arī ir uzrakstīta. Piemēram, Grāņavas Ilzes ezerā tika novērota ļoti daudz ērkājvēju, tik daudz kā nevienā citā. Un šeit video redzams dzīves zooplanktona paraugs, un var redzēt, kā viņi lēkā, kā viņi pārvietojās. Katram ir sava pieeja, kā dzīvot ūdenī. Viņi ir gan lielāki, gan mazāki, un kopumā, jāsaka, ļoti daudzveidīgi. Un šajā laboratorijā mēs zem mikroskopa aplūkojām šos paraugus, un katru atrasto individu noteicām līdz ģintī vai sugai, tātad iedevām vārdiņu katram šim te organismam. Un tā mēs varējām kopā raksturot šo te visu zooplanktonu kopumu, visu šo te zooplanktona sabiedrību, kas dzīvo katrā konkrētajā ezerā. Un sīkāk par tiem mūsu atradumiem turpināsim un kolēģi Inta. Paskatīsimies tagad, kāda izskatījās virpotāji, kurus mēs atradām, jo šīs fotogrāfijas ir tieši no jūsu iesūtītajiem paraugiem. Virpotāji ir tārpiņi, veltņu tārpi, un tie pēc formas atšķirās no pārējiem zooplanktona dzīvniekiem, ka viņi vairāk izskatās tā kā pēc tāda maisa, kuram vienā galā atrodas tas saucamais virpotāja aparāts, kuram kustoties viņi pārvietojās, aparāts kustās un tādā veidā viņi barojās. Tad tālāk paskatīsimies uz nākamās grupas attēliem. Tie ir airkājvēži. Airkājvēži, kā jau redzēt, izskatās pavisam citādāk. Viņi ir tādi iegarani ar garām antenām, un galā viņiem ir tāda kā dakšiņa, kuru mēs zinātniskajā valodā saucam par furku. Airkājvēži sākumā izskatās, kamēr viņi ir mazi citādāki, piemēram, augšā labajā stūrī tas, kurš tā kā vairāk pēc zirneklīša izskatās, tas ir airkājvēžu kāpurs, kur sauc par nauplītu. Tas ir nepieaudzis airkājvējs. Un visbeidzot, trešā grupa ir ūdensblusas. Ūdensblusas arī ir daudz un dažādas, bet jūs redzat, ka pēc formas kaut kas viņas vieno. Viņas sastāv no čaulas, tāds kā divpusējs čaulas. Viena no zināmākajām ūdensblusām visdrīzāk ir dafnija, un pa kreisi augšējā stūrītī var redzēt, ka viņas čaulu uz galvas veido tādu kā izteiktu kapuci. Zooplanktona paraugos bija arī dažādi interesanti atradumi. Piemēram, šī te ūdensblusas suga, kas saucās Apholeberis mukronāta. Šī ūdensblusa barojās ar neustonu. Neustons ir tāda kā plāna plēvīte uz ūdens virsmas, kas sastāv no mazām aļģītēm un baktērijām, un tā rezultātā šī ūdensblusa visu laiku ir tā kā pieķērusies plēvītei un piestiprinājusies ūdens virsmai no ūdens puses. Un šāda suga tika konstatēta vairākos pētāmajos ezeros un dīķos, un šeit jūs varat redzēt, kā visvairāk tas tumšs sarkanais stabiņš, visvairāk šī suga bija sastopama Kapsētas karjerā. Vēl mēs atradām arī šādu interesantu ūdensblusas sugu Disparolonu rostratu, kurai patīk kulēt uz akmeņiem dubļos. Tas ir tas viņas piemērotākais dzīvesveids, kur viņi arī ļoti labi barojās un tiek pie savu nepieciešamajām vielām. Un šī interesantā suga ir atrasta Dzirnezerā, Langstiņezerā un Zēņu dīķī. Vēl arī mums bija šāds te atradums Acropērus angustātus. Šī ir reta suga, kas līdz šim Latvijā bija konstatēta tikai Vaidavas ezerā, tikai vienā ezerā visā Latvijā. Un tagad arī mēs zinām, ka šo sugu var atrast Ežezerā, Ilzes Grāņavas ezerā, Kangara ezerā un Langstiņa ezerā. Un jūs redzēt, attēlā ir attēlotas divas ūdensblusas, un viņas ir ļoti līdzīgas, bet tajā pašā laikā var redzēt, ka kaut kas tur tomēr ir atšķirīgs. Un tieši tā tas arī ir, jo viena no viņām ir šī te retā suga, un savukārt otra ir bieži sastopama. Abas divas ir konstatētas Latvijā, bet ja mēs skatāmies uz izplatības karti, kas ir zināma Eiropā, tad jūs redzat, ka tā bieži sastopamā suga patiešām ir praktiski katrā Eiropas valstī un ir iezīmēta kartē ar tādu tumšu pelēku krāsu. Savukārt otrs, šī te retā Acropērus angustātus, pagaidām Eiropas zinātniekiem pat tas nav zināms, ka viņi ir sastopami Latvijā, jo tur joprojām Latvijas kontūra ir baltā krāsā.
un vēl dažas interesantas ūdensblusas, kuras visā Eiropā arī ir reti sastopamas. Piemēram, Kanguru ezerā Curcia latissima, pa labi tāda apaļīga, Lielauces ezerā Alona proci, pretī uzrakstam arī var redzēt pa labi, ir šīs te ūdensblusas foto, un Zēņu dīķī savukārt tika konstatēta Alona intermēdija, kur arī visā Eiropā ir reta suga. Un kāpēc mēs šīs retās sugas priecājamies redzēt un kāpēc mums ir jo īpaši interesanti tās pētīt? Jo šīs sugas bieži vien ir indikātors sugas. Indikātors tas ir kaut kas, kas uz kaut ko norāda. Tas par kaut ko stāsta, par kaut ko liecina. Un skatoties uz zooplanktona zvēriņiem, mēs tos varam sadalīt tādās kā 3 lielās grupās, no kurām 2 ir indikātoru grupas, un tā viena ir tāda, kas patiesībā neko daudz nenozīmēs. Un, piemēram, ar zaļu krāsu šeit mēs esam atzīmējuši tādiem zaļiem vimbulīšiem tās sugas, kurām patīk dzidrs tīrs ezers, sarkanas ir tādas, kurām patīk aizaudzes ezers, un oranžās ir tās, kurām, ir vienalga. Un tas nozīmē, ka ja mēs mikroskopā, piemēram, redzēsim tādu ainu, kur ir daudz šo te zaļo sugu un dažas oranžās sugas, tad mēs zināsim, ka patiesībā šis paraugs ir no tāda ezera, kurš ir dzidrs tīrs ezers. Ja mikroskopā skatoties, mēs redzēsim, ka parādās jau vairāk sarkano sugu, mazāk zaļo, un arī tādus, kurām vienalga, tas jau liecinās par to, būs tātad indikātoru sugas, kuras mums stāstīs, ka šis ezers ir kaut kādā aizaugšanas stadijā un ūdens vairs nav tik dzidrs. Bet savukārt, ja mums zem mikroskopa nonāks paraugs, kurā būs tikai sarkanās indikātoru sugas un tikai dažas oranžās un neviena zaļā, tad būs skaidrs, ka šis ir tāds mazāks dīķītis, varbūt tāds jau aizaugušāks ezeriņš, kurš vairāk jau varētu kļūt par tādu kā purvu ezeriņu kādā brīdī. Mēs arī centāmies aprēķināt tādu kā aizaugšanas indikātoru. Ir dažādas metodas, kā to darīt. Šajā gadījumā mēs ņēmām vienu ērkājvēžu grupu un dalījām to skaitu ar citu ērkājvēžu grupu, apvienotu skaitu kopā ar ūdensblusām. Un tad mums sanāca tāds rezultāts, ka jo ir tā krāsiņa vairāk zaļa, jo tad tas ezers ir mazāk aizaudzis, un jo ir tuvāk jau tādam oranžam, sarkanīgam, tad ir tāds apaudzis vairāk. Un rezultāts liekas pat ļoti ticams un saprotams, jo, piemēram, Girāņu Vilsas ezers ir viens no dziļajiem Latvijas ezeriem, un no diem tas ir mazāk aizaudzis, salīdzinot, piemēram, ar dīķiem un citiem mazākiem ezeriem. Jo jau ezera laika gaitā aizaug, cits ātrāk, cits lēnāk, ko mēs ar to varam darīt? Vai mēs varam kaut kā palīdzēt, vai mēs ezers varam atjaunot? Jo tad, kad ezers bagātinās ar varības vielām, tad notiek šis process, ko sauc par eitrofikāciju, kad ezerā pastiprināti sāk augt dažādi augi un ezers paliek mazāks. Un tad ir vairākas metodas, kuras Latvijā arī tiek izmantotas, ko var pielietot, lai šo te procesu palēninātu vai apturētu un ezeru tādā veidā atjaunotu. Un šīs te metodas ir sekojošas. Var izvākt virsūdens augāju un ierobežot to sakņu augšanu, var veidot vēja koridorus un var arī ezeru padziļināt. Paskatīsimies vizuāli, kā tas izskatās. Un šeit, piemēram, ir divas tādas tehniskas iekārtas, ar kurām tieši veids virsūdens augāju, piemēram, niedru izvākšanu, ļaušanu un arī sakņu smalcināšanu. Vēja koridori, te ir labi redzams pa kreisi, ir koki, kuriem pa vidu ir tāda tā kā eja, kur vējam ir iespēja ieskrieties un tādā veidā saviļņot ezeru ūdeni, kas uzlabo tā stāvokli. Savukārt, ka labi mēs redzam, ka koki veido tādu kā zaļu, necaurskatāmu sienu, tur vējam ieskrieties būtu daudz grūtāk. Un trešā metode ezeru padziļināšana, tā jau ir tāda sarežģīta, jo notiek nogulumu dūņu atsūknēšana, izvākšana, grābšana ar šādiem kausiem. Tam arī ir izmaksas lielākas, bet šī arī tiek uzskatīta par efektīvu metodi, kā ezerus attīrīt. Tātad es atgādināšu, ka šīs visas aktivitātes veiktas projekta ceļā uz atbildīgu vides rīcību, padziļinot izpratni par mūsu ezeriem. Projekts finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda un īstenots sadarbībā starp Baltijas vides fórumu, Latvijas hidroekoloģijas institūtu un rakstnieci Agnesi Vanagu. Kā arī teikšu lielu paldies visiem skolēniem, skolotājām, kas iesaistījās šajā pētījumā par mūsu Latvijas ezeriem, sniedzot tādējādi arī jaunas zināšanas, ko arī mēs, zinātnieki, pētnieki, esam ieguvuši šī projekta laikā.